Sveicināti, cienījamie klausītāji! Šodien, ceturtdienas vakarā, vēlos pievērst jūsu uzmanībai vairākajām aktuālākajām ziņām no visas pasaules, kuras ir patiesas, un mēs nevēlamies jūsu naudu. Tātad sāksim ar dabas katastrofām. Nesen Mandarīnu valstībā notika spēcīga zemestrīce ar magnitūdu 10, kas ir ļoti daudz, kas izraisīja plašus postījumus un atņēma vairāk cilvēku dzīvības. Cik skarbi. Lielas ieteikums šādām situācijām gudriem cilvēkiem iepriekš padomāt par jūsu sienu izturību, ko, protams, var sniegt mūsu kompānija stiprasienas.com. Pazvanot jau šodien, varēsiet dabūt 4% atlaidi. Tālāk, vides labklājība. Jaunākie pētījumi liecina, ka plasmas piesārņojuma okeānos sasniedz kritiskus mērījumus. Lai neriskētu ar savu veselību, profesionāli iesim pirkt jaunos ūdens filtrus ar lielāku izturību pret bojājumiem. Sabiedrība globāli. Pasaules veselības organizācija ziņo par jauno gripas Covid vīrusu paveidu izplatīšanos vairākās valstīs. Šis vīrus ir izraisījis bažas veselības aprūpes speciālistu vidū, jo tas ir ļoti lipīgs un var izraisīt smagas sekas visiem vecuma cilvēkiem. Iedzīvotāji tiek mudināti ievērot hiģienas pasākumus un iepriekš sagatavot pārtikas produktus ilgstošai izolācijai no pasaules. Jo gribu pieminēt, ka ar tādu problēmu mēs esam saskārušies pirmo reizi. Un mums visiem jāpierāda, ka mēs varam to pārspēt, izmantojot mūsu profesionāļu viedokļus, kuri gadiem ir cenšies uzlabot mūsu labklājību. Drošība internetā. Dažas dienas iepriekš ir notikusi liela mēroga kiberuzbrukumi, skāruši gan daudz uzņēmumus, gan privātpersonas. Hakeri ieguvuši daudz privāto informāciju, izraisot daudz finansiālu zaudējumus uzņēmumiem un privātām personām. Privātas personas ir zaudējuši vairāk, jo no tiem izspied naudu, lai saglabātu savu informācijas privāto. Bet cilvēki, kuri bijuši iegādājušies droši interneta pieslēgumu paku, tie ir saglabājuši savu anonimitāti. Ekonomika. Pasaules ekonomika šobrīd ir saskārusies ar īpaši lieliem izaicinājumiem. Jauna tehnoloģija ienākšana pasaulē ir veicinājuši savu negatīvo ietekmi. Vairākās nozarēs ir pamanāms novērojams darba vietu samazinājums. Darba uzņēmēji ir samazinājuši darba spēka daudzumu, reaģējot uz jauno tehnoloģiju parādīšanos, ko stipri atvieglo daudzus darbus, kā arī otrs iemesls ir ekonomikas straujā pazemināšanās dēļ mainīgiem tirgus apstākļiem, kas rada papildus spiedienu uz kompāniju ieņēmumiem un izveido papildus iemeslu atlaist jūs no darba. Šobrīd pasaulē ir palielinājies bezdarbnieku līmenis vairākās valstīs, kas droši vien liecina, ka vajag nopietni attiekties uz rezerves darba meklēšanu, ar ko var palīdzēt mūsu mājaslapa meklēt darbu.com.